1, 2 ir. Paldies! Aplausīs skaņu vīram! Pateicoties viņam, mēs vispār varam sākt kaut ko. Viņš pats ir ļoti priecīgs, jo viņš piespied pogu un saka skanēt. Viņš nebija gaidījis, ka skanēs kaut kas te šovakar. Bet labvakar, Ulbrukā, jaukie ļaudis, kas esat sanākuši šeit. Man ļoti patika, ka šeit uz trepītām, kad nāk uz skatuves, tur ir vienkārši un nesatricināmi tajā betonā iespiests uzrakstiņš mīlu Ulbruku. Ives normalna, vai ne? Forši. Šovakar, vispār šogad Latvijā ir 2 nozīmīgi notikumi. Viens no tiem ir dziesmu svētki un deju svētki, un otrs, ka Līgo parkam 25 gadi. Dziesmu svētki bija, ir un būs, bet Līgo parkam 25 gadi tikai reizi visā pasaules pastāvēšanas vēsturē. Mēs esam klāt unikālā brīdī. Mēs esam fantastiskā vietā. Ir sabraukuši šie te visi labākie Latvijas koklētāji no dziesmu svētkiem, pat taisno gandrīz vai. Un es domāju, ka mēs jau viņiem, man liekas, būs ļoti, ļoti skaisti, mēs viņiem jau varētu aplaudēt ritīgi uzreiz. Paldies, ka jūs atbraucāt visi! Šeit ir sākot no ļoti, ļoti jauniem cilvēkiem. Es brīnos, kā tik mazi puikas un meitenes vispār var to darīt ārprāts. Un ir arī tādi cienījami cilvēki, tādas meitenes, uz kurām es jau varu skatīties tā ar kaut kādām cerībām varbūt dzīvē. Tā kā šeit ir pārstāvēts daudzas paudzes, mēs atrodamies fantastiskā vietā. Jūs labāk par mani zinat, ka šeit ir šie enerģētiskie ozoli, šeit ir šie akmeņi, kuros ir iekaltas zīmes, un zīmju autors ir iekalis šīs zīmes, ir iekalis telnieks Uldis Sterģis. Viņam varbūt aplausus arī, viņš ir klāt. Viņš neapmeklēja pasākums pie saviem akmeņiem? Bija. Bija mēģinājumā noteikti. Mēģinājumā viņš bija, mēģinājumā, bet kaujā nepiedalās, baigi viltīgais. Katrā ziņā es un visi koklētāji un visi mākslinieki un arī skaņu vīrs, mēs visi vēlam jums pavadīt jauku pasākumu šovakar. Tur var iegādāties kaut ko ēdamu un dzeramu, pa samērā normālām cenām, starp citu es izpētīju. Un šovakar šīs zīmes savijās ar kokļu zīmēm. Uz koklēm arī, kā jūs redzat, ir dažādi raksti, un šeit viss šīs zīmes kaut kā veido kaut kādu vienu veselu lietu, un katru gadu es saprotu, ka ir plānots atzīmēt savādāk, ar savādākiem instrumentiem. Šogad ir izvēlēts koklis, man liekas, ka koklis ļoti, ļoti piestāv šim visam. Ja es saņemšos, varbūt, ka es arī kaut ko uzspēlēšu un nodziedāšu, ja es saņemšos, ja tas nebūs tik grandios, kolosāli, ka es vienkārši glābšos bēgot ar savu nožēlojumu ģitāru. Bet es ceru, ka mums visiem kopā šovakar būs jauki un patīkami. Mums ir skaņa, mums ir saule, līja lietas, bet tad, kad pasākumos piedalās Juris Kiršs, nekad nelīst lietas. Jūs to varat pārbaudīt. Redziet, pašlaik, piemēram, tīri neko vai neizskatā. Paldies man, pareizi. Es domāju, es varētu runāt šausmīgi ilgi vēl. Jo tā man profesija muldēt visādas muļķības, daudz un dikti. Bet es domāju, ka daudz interesantāk būs, ja mēs sāksim šo koncertu, un koklētāji jau visiem rokas ir gatavībā, visi jau gaida. Un tātad man ir tas gods pieteikt pašu pirmo skaņdarbu. Tas būs 2 latviešu tautas dziesmas, Ivetas Tauriņas apdarē, Nokul mani māmuliņa un Saulīt silta māmiņa jauka. Un atskaņo kopansamblis un diriģē pati Iveta Tauriņa. Grandiozi aplausi te viņa ir.
Ir ļoti jūtama tāda spēcīga enerģija pareizi. Ir kaut kas tais koklēs un tiešām ļoti jauki, ka ir tāda pasākuma Latvijā kā šis. Un nākamais skandarbs Valds Pūce, es biju meita, atskaņo atkal kopansamblis, spēcīgais, iespēdīgais un stiprais, un diriģē Valda Bagāta. Aplausi.
Ja es pareizi saprotu, tad šī bija dziesma, man dziesmiņa nepietrūka, vai ne? Es biju meita joprojām, bet tagad jau būs atkal, bet tie teksti tur bija šausmīgi līdzīgs, man liekas. Jo tagad mums ir latviešu tautas dziesma Viļņu salaka apdarē, man dziesmiņu nepietrūka. Pareizi, vai ne? Un latviešu tautas dziesma Ivetas Tauriņas apdarē, kur zaķīti vakar bija. Tā ir kaut kāda divdomīga tāda, laikam, kur zaķīti vakar bija. Es kaut ko tādu dzirdējis no savas sievas, kaut ko līdzīgi kādreiz. Atskaņo koklētāja ansambļa Dzītariņi un balti vadītāja Valda Bagāta. Paldies! Un turpinām ar pārējām uz citu Eiropas Savienības valsti. Tātad čehu tautas dziesma Gitas Andersonas apdarē Vectētiņa polka.
Atskaņo Augusta Dombrovska mūzikas skolas koklētāja ansamblis, vadītāja Gita Andersone. Dikti smuki. Man, kāpēc nesen rādīja filmu Agrā Rūsa. Tur bija kāda ļoti, ļoti līdzīga tā melodija. Kaut kā tāds iespējas ļoti līdzīgs izveidojās. Es skatos, kā cilvēki paliek arvien vairāk un vairāk. Drīz jau te varbūt vietas vairs nebūs uz pašām beigām. Bet mēs varam turpināt. Un nākošais skaņdarbs būs latviešu tautas dziesma. Atgriežamies Latvijā. Andas Eglītes apdarē es nopinu vainadziņu. Atskaņo koklētāju ansamblis kantāta. Vadītāja Anda Eglīte. Aplausi viņai. Un arī ansamblim. Un arī skaņu vīram un arī pašiem sev. Un arī bufetēju obligāti. Es nopinu vainadziņu. Es nopinu vainadziņu. Treide viņu jāļu zāļu. Rīko.
Varbūt pāplaudējiet vēl, lai man vieglāk tikt līdz vidum tur. Super, paldies. Tagad tas brīdis ir klāt, kad es arī mēģināšu dziedāt. Tā, principā ir tāds ļoti tautiskas mūzikas vakars šodien, un es arī mēģināšu izlikties, ka es zinu dažas tautas dziesmas. Es patiešām dažas zinu, un dažas man ir ļoti mīļas. Un tās, ko es gribu jums šovakar es gribu nospēlēt, ko noteikti jūs arī daudz zinat, un tie, kas dziedās līdzi, tie bufetē dabūs alu par brīvu katrs 3 litrus. Tikai burkai jābūt pašam savai līdzi ir. Ko jūs smējaties tik ļoti? Var dzirdēt ģitāru, visu var dzirdēt normāli, ja? Neviens neatbild. Viena, paldies! Es redzēju bālēliņu jāja kumelī, bruņu kreklu mugurā, pie sādiem zobentiņš. Man vajadzēja arājiņu maizes gādātāji, nevis bruņā stārptu svešu zemju karotāji. Man vajadzēja arājiņa maizes gādātāji, nevis bruņā stārptu svešu zemju karotāji. Pušķo māsiņ cepurīti netur iemauktīns, padzirdini labāk manu kara kumelīnu. Daudz dieniņu, daudz naksniņu vajadzēs tam jāt, tālāk kaujas laukā ienaidniekam pretī stāt. Daudz dieniņu, daudz naksniņu vajadzēs tam jāt, tālāk kaujas laukā ienaidniekam pretī stāt. Tā kā saule debesīs spīdēt neapstās, mūžam jauni bālēliņi svešos karos jās. Tā kā viņi savas mājas vairāk neredzēs, mūžam viņu gaitas tautas dziesmās pieminēs. Gaidi tikai māsiņ mani mājās pārnākam, tā mēs ienaidnieku kaujas laukā uzveicam. Ja es karā krītu salūzušu zobentīm, tad steidz meklēt sevīm jaunu zemes arājīm. Ja es karā krītu salūzušu zobentīm, tad steidz meklēt sevīm jaunu zemes arājīm. Tā kā saule debesīs spīdēt neapstās, mūžam jauni bālēliņi svešos karos jās. Tā kā viņi savas mājas vairāk neredzēs, mūžam viņu gaitas tautas dziesmās pieminēs. Šī kundze ar zaļo cepuri stabili ir vinnējusi 3 litrus alus. Viņai ir arī burka, bet jūs drīkstat iet uz bufeti tikai tad, kad es jau esmu projām. Paldies, jūs tiešām smaidāt un izlikāties, ka jums patīk, jūs esat ļoti labi un augstsirdīgi cilvēki. Un kā nākošo es gribētu pieteikt Vita Ruduša Suita dancis. Atskaņo kopansambļa vecākā grupa. Ar aplausiem sagaidām kopansambļa vecākās grupas uzstāšanos. Un nāk arī mūsu visbagātākā tuvāk. Uzliek. Šitā. Ja? Ir. Yes.
Es šaubos, vai kāds no šo brīnišķīgo instrumentu spēlētājiem gribētu mācīties spēlēt vēl ģitāru, bet man liekas, ka es gribu kokli mācīties. Varbūt kāda meitene var iemācīt man. Visas māja ir galva, bet tad, kad jāmāc, tad uzkruķīt tādas cenas, ka es to nevaru samaksāt, vai ne? Tā ir, es arī domāju, neiemācīšos es kokli tik ātri. Bet koncerts turpināt, bet tiešām es vienkārši klausos un es esmu sajūsmā, es nekad nebiju tik daudz koklētāju klausījies savā dzīvē, man jāatzīstās. Jo man vairāk apkārt visādi aktieri un tādi jocīgi cilvēki tādi. Un es tiešām ļoti patīkami pārsteigts, paldies jums liels, jau pirms vēl koncerta beigām var pateikt. Bet turpinām tālāk ar latviešu tautas dziesmu Arvīda Žilinska apdarē stāvēju dziedāju, Ņinas Stepes instrumentācijā. Latviešu tautas dziesma Vitas Rudušas apdarē Lūko mani tautu dēls un atskaņo koklētāju ansambļi Vīzija un Ilga. Vadītāja Inese Krauce. Man ir tāds nepieklājīgs jautājums. Es godu vārds netaisos kandidēt un iet politikā vai kaut tam līdzīgi, bet man vienkārši interesē, vai jūs varētu pacelt rokas tie, kam ļoti gribas, lai mēs pārējām uz eiro? 1, 2. Tas tā kā viss būtu?
Nē, vēl kungs arī uz eiro, ja? Bet kundze pasaka nē, ja? Jūs esat vīrs ar sievu, kurš tur maku ģimenē? Rāda viens uz otru. Zinu, man arī sieva mājās. Tā mums iet. Jā, tātad 2 cilvēki no klātesošajiem ir par eiro. Jā, un ziniet, tur vēl viens džeks pacēla minerālu ūdens pudeli. Tu esi 4. tad jau, ja? 4 tātad jūs esat, 3, 4, jā. Tur nevar saprast, ģimene ir diezgan tāda, ja sieva ir pret, tad es šaubos, vai tas vīrs ilgi noturēs to savu pozīciju. Bet man, godīgi sakot, arī ļoti patīk mūsu lati un viss pārējais. Un man patīk tā argumentācija, ka saka, nekas jau nemainīsies, bet ja nekas nemainīsies, tad priekš kam mums vajag? Ja nekas nemainīsies, tas ir tā jocīgi. Tas ir apmēram tāpat, kā mums teātrī ir problēmas ar frizierēm. Ja? Un tagad izdomāju, ka frizieres vajag vīriešu un sieviešu frizieres salikt kopā vienā telpā, un tas uzlabos kaut ko. Es arī nesaprotu, kā, ja 2 telpās, vienā vīrieša, otrā sieviešu frizieres, ja? Tagad saliks viņas kopā, kas mainīsies? Tā sieviešu frizieriem problēmas, tāpēc es jāpievieno vīriešu frizieriem. Kaut kas tāds jocīgs izvēr, bet mēs dzīvojam tādā laikā, kad laikam tā īsti loģiku meklēt brīžam nav vērts un nevajag, un varbūt, ka mēs pamazām ejam uz kaut ko ļoti neloģisku, bet skatoties uz to, kā šeit tie jaunie ļaudis un arī mana gada gājuma, tik veci laikam neviens te nav. Bet tomēr ir cerības, ka būs viss labi, un varbūt arī tas eiro pāries, tagad tos latus iznīcinās, jo esot lētāk, pēc tam viņus atkal uztaisīt apakaļ. Es kaut ko tā visu nesaprotu, bet katrā ziņā es tomēr pievienojos vairākumam un negribu, bet neko jau nevar vairāk darīt. Mums ir demokrātija. Un es te varu ilgi atkal runāt un tam līdzīgi vienkārši jūs tādi jauki cilvēki, man gribējās papļāpāt ar jums. Un es piesaku nākamo numuru, tā ir latviešu tautas deļa Edgara Lipora apdarē, redz kā danso saimnieka dēli. Atskaņo kopansamblis un diriģē Valda Bagāta. Ļoti bagāta. Un tagad, ak, Dievs, kā tā ceptā gaļa smaržo, vai ne?
Tas ir tāds, tik galvenais, ka viņi taču nav muļķi, viņi nostājušies pa vējam, lai nāk tā smarža mums te visiem virsū. Vai gribās ēst to neuzreiz visiem pareizi? Nu, ir tā, bērni nedrīkst atzīties, bet baigi uzreiz gribās to gaļu. Nu, ļoti pareizi viss ir izdomāts. Nākošā sadaļa mums ir veselas 3 latviešu tautas dziesmas. Tas ir Saulepīna Vainadziņa Viļņu salaka apdarē un Ivetas Tauriņas apdarē ir 2 Jūrkalnes dancis un kumeliņi. Un atskaņo koklētāja ansamblis Zeltskariņi, vadītāja Andra Rebiņa un Inta Saulīte. Aplausi grandiozi!
Vēl ir viens skaņdarbs, vai ne? Nē? Visi 3 jau ir nospēlēti. Man likās, ka ir 2. Vai es esmu pilnīgi amuzikāls planprātiņš, es nezinu. Šausmas. Turpmāk vienkārši vajag rādīt tādiem muļķiem, kā es ar roku, vīsi, 3, viss nāc. Tas tā kā tā anekdotē, ka tas amerikāņu zemūdens kapteinis tam krievu kapteinim saka, Nordvest. Viņš saka, пальцем показать не можешь, тут Nordvest, пальцем показать не можешь. Bet turpinājumā Biruta Daruma zirdziņa polka atskaņo kopansamblis. Diriģē Biruta Daruma. Fantastiski, interesanta pieeja, pareizi. Tagad atkal ir pēc scenārija, atkal tāds brīdis, kad man ir kaut kas jums jānodzied, un man bija paredzēta viena tautas dziesma. Bet man ir vēl varianti, bet es tagad nezinu, ko dziedāt, godīgi sakot. Ir tāda, galā, ja es, piemēram, esmu tauta, pareizi. Es arī esmu tauta, katrs viens mēs esam tauta. Jūs tā kā nepiekrītat tā? Es tā drūmi skatās, dusmīgi. Bet ja es esmu tauta un ja es uzrakstu dziesmu, tā ir tautas dziesma, pareizi. Katra dziesma, ko mēs uzrakstām, kaut kādā ziņā ir tautas dziesma. Un tā kā šeit ir ļoti, daudz arī ļoti mazu Latvijas pilsonīšu. Un pavisam mazu. Un nekā labāk, man liekas, pasaulē par bērniem vispār nav. Mēs varam būvēt zelta tiltus un bibliotekas un grandiozas lietas un mākslas darbus veidot, bet neko labāk par jaukiem cilvēkiem aiz sevis mēs nevaram atstāt. Un tā kā man ir 3 dēli, es arī labprāt gribētu vēl, bet sieva saka, kam ir vairāk par 3 bērniem šeit? Tu man tai zaļā cepurē patika uzreiz no pirmā brīža. Tevi 5. Es redzu, puika būdams, nevaru zināt precīzi, cik man viņu ir. Jo es dienēju Krievijā, un tur latviešu puikas ļoti augstu vērtē, ne tā kā Latvijā. Bet, principā, tu man patīc arvien vairāk un vairāk, neko nedarīt. Kā tev vārds ir? Kā?
Dzintra? Mans mīļākais vārds Dzintra ir. Super. Un, var sakot, es uzrakstīju vienu dziesmu, un ja es viņu uzrakstīju, tad tā ir tautas dziesma, es esmu tautas daļa, un es gribu visiem, kam ir mīlestība un kam ir bērni. Kad visi darbi padarīti liekas, un svētki beigušies, laiks māju piet, tad ieklausies kaut kur tepat aiz sienas, kāds klusi savā nodabā vēl dzied. Vai tā ir šūpja dziesma kādam bērnam mazam, vai mīlestību kāds grib izdziedāt? Tu sajūti šeit dieviņš gājis garām un apstājies te svētīt, nevis rāt. Tev čūska nekodīs, ja dziesmu dziedi un ļaunas mēles lāsti garām ies, bet labie vārdi ļaudīs plauks kā ziedi, kur svētavota ūdens pārliec, kur svētavota ūdens pārliec, jo nav un nebūs gala ceļam tavam, tik augšup melodiju šūpolēs. Ies katrā cīņā dvēselē līdz galam, ja gaišu bērna sirdi nezaudēs. Tev čūska nekodīs, ja dziesmu dziedi un ļaunas mēles lāsti garām ies, bet labie vārdi ļaudīs plauks kā ziedi, kur svētavota ūdens pārliec, kur svētavota ūdens pārliec, kad visi darbi padarīti liekas un svētki beigušies, laiks māju piet, tad ieklausies kaut kur tepat aiz sienas, kāds klusi savā nodabā vēl dzied. Paldies! Sirsnīgi, jauki! Jātaisa solo koncerts šitai vietā. Te ir smuki un lietas nelīst. Un mušas nekoš galvenais, un odu nekoš. Ritīgi laba diena priekš mums visiem. Un tagad man ir gods pieteikt Līgas Ančevskas Kokles dziesma. Latviešu tautas dēja Vitas Rudušas apdarē Alsungas Dancis un latviešu tautas dziesma Ivetas Tauriņas apdarē Ko es jauna nedarīju. Par ko tas varētu būt? Ko es jauna nedarīju? Jo, ko es jaunu darīju, es saprastu, bet ko nedarīju. Tas tā kā vienā lugā ir teksts, ka viena skolotāja saka skolniecei, vīrieši, tu vismaz zini, cik man viņi nav bijuši. Un tā skolniece saka, cik tad nav bijuši? Tā kā šeit kaut kāda līdzīga tēma tāda. Atskaņo Kokļu klubs vadītāja Iveta Tauriņa aplausi.
tagad es tā kā kaut ko sapratu no tā visa. Paļģis, no kolkoza vaļģis. Un kā nākošo mums piedāvā latviešu tautas dziesma no folkloras kopas Kokla repertuāra Ķēvīt mana švilpastīte. Teiksmes Jansonas pārlikums kokļu ansamblim atskaņo kopansamblis, diriģē Teiksma Jansonai. Aplausi! Un kā nākošais skaņdarbs jums tiek piedāvāts Vita Pinne ar Saulīti Dancevedu. Atskaņo kopansamblis un diriģē pati Vitiņa. Aplausi viņai!
Tagad mazs, kā sacīt, ielikums koncerta programmā pirms beidzamās dziesmas. Vēl mums ir svinīgs pasākums izdarāms, ir jāpasniedz pateicības raksti par dalību koncertā Koklis stīgo rakstu zīmes. Un viskaistīgākās sievietes esot ar sarkaniem matiem, viena mums tāda ir, viņa nāk pie maņiem, un mēs abi divi dosim, kur tur nāk ar diplomiem, nāk šurpa pie maņas arī. Nakautrējies. Sakautrējās tomēr. Aplaudēsim viņai, lai viņa nāk uz šidopos. Man ir sarakstā 9. Man solīja, ka būs 13, bet ir 9. Nē, dažos ir vairāki. Nu jā, tad es atkal iznāku, ka es esmu tāds tumšniku un nesaprotu. Nu, nekā nevar darīt. Sākam no Vīna gola. Un tātad. Augusta Dombrovska mūzikas skolas koklētāja ansambļa un kultūras centra Ziemeļblāzma, koklētāja ansambļa Putvēņa vadītājai Gitai Andersonai aplausi. Pagad, tur vēl tevi. Babītes novada koklētāja ansambļa Balti un Babītes novada mūzikas skolas koklētāja ansambļa Dzītariņa vadītājai Valdai Bagātai. Jāzepa Mēdiņa Rīgas pirmās mūzikas skolas koklētāja ansambļa Karameles vadītājai Teiksmai Jansonai. Jelgavas mūzikas vidusskolas koklētāja ansambļa Zelta Stīdziņas vadītājai Birutai Dermai. Juglas mūzikas skolas koklētāju ansambļa Zelts Kariņi vadītājām Andrai Rebiņai un Intai Saulītei. Koncertu organizācija Save Solkokļu ansambļa kantata vadītājai Andai Eglītei. Tā kā es esmu Pārdaugavas puika, man ir īpaši prieks par Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansambļa Vīzija un kultūras centra Ilģuciems koklētāju ansambļa Ilga vadītājai Inesei Kraucei. Dzīvo sarkanā Pārdaugavā. Rīgas kultūras un tautas mākslas centra Mazā ģilde koklētāju ansambļa Koklu klubs vadītājai Ivetai Tauriņai. Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas koklētāja ansambļa Tīne vadītājai Vitai Pīnei. Tu teiksi kaut ko, ja? Viņa arī kaut ko sacīs. Aplaudējam, lai nav tāds klusums neumulīgs. Protams, arī brīnišķīgiem šī jaukā vakara vadītājam un laika pareģotājam, jo viņš jau man 3 dienas atpakaļ teica, kur es esmu, tur vienmēr spīd saule, un tiešām melnie mākoņi aizgāja pāri, viss notiek, pasākums ir noticis, un liels paldies Latvijas Nacionālā teātra aktierim Jurim Hiršam. Paldies! Wow! Wow! Ļoti negaidīti. Bet tagad koncerts noslēdzas ar vienu
Nu, kā jau tomēr latviešiem vajag arī kopā kaut ko uzdziedāt un noslēdzas ar latviešu tautas dziesmu Bēdu manu lielu bēdu, dzied skatītāji, spēlē koklētāji un pārējie visi, kas var padziedāt, dzied līdzi. Ieskaitot bufetniecus un visus, kas te apkārt ir. Nu tad lai skan. Liels paldies koklētājiem, liels paldies diriģentiem un dziedātājiem un paldies skaņu vīram īpašs aplausi atsevišķi. Un es saprotu, kā jūs vēl šeit mierīgi paliekat, dzerat alu un ēdat desas un tam līdzīgi, ja? Gribu tikai jūs brīdināt, kā policija uz ceļiem tos, kas brauc ar, kaut ko tur iekšā. Tagad jauni likumi būšot, ka varēšot šaut nost turpat pie mašīnas bez tiesas. Tāpēc uzmanieties un drošības pēc, lai vieglāk tas pirmais alus kauss aiziet, es jums tostu atvadām. Dzīvoja reiz divi draugi, viens dzēra, otrs nedzēra. Tas bija ļoti, ļoti sen un abi divi, diemžēl, jau ir taisaulē. Bet pirmais no viņiem aizgāja tas, kurš nedzēra, jo viņu sabrauca tas, kurš dzēra. Prozīt! Lai jums jauks vakars un esiet prātīgi, sargājiet viens otru. Vēlreiz liels paldies!